Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotorraidījums numur 2. Šodien raidījumā tehnisko apskašu nakts Ventspilī, renovētās biķernieku trases svinīgā atklāšana, ceļbūves firma Binders, biķernieku trasē viss atbilst FIA standartiem. Latvijas autoceļu uzturētājs informē, Grants ceļu dubultās virsmas apstrāde ne tikai Latgalē, bet arī Zemgalē. Ja tehnisko apskašu naktis būtu šovs, tad mums būtu jāsaka show must go on. Šovam ir jāturpinās. Bet tas nav īsti šovs. Tehnisko apskašu naktis tie ir svētki autovadītājiem, kuri jau 3. gadu notiek dažādās Latvijas reģionos. Šoreiz mūsu mērķis Ventspils. Ventspilī tāpat kā visās Latvijas pilsētās mēs piedāvājam pitstopu sacensības, auto apgāšanās stendu, cilvēki var izmēģināt reibumu brilles, pie mums ir arī elektroautomobiļi, bet tas nav viss. Ventspilī ir arī velotriāls un mūs visus apdzied suitu sievas. Tā kā bez tehnisko apskašu naktīm, tad tehniskās kontrolas automašīna, mums ir arī dažādas informatīvi izklaidējošas aktivitātes. Pitstopu sacensības izraisīja ārkārtīgi interesi, un man viņš no malas skatoties pat likās, ka tie cilvēki ne tā kā uz izklaidi, bet tā kā pa nopietnam to lietu ņem. Ir dažādi cilvēki un dažādi mērķi, kāpēc viņi piedalās pitstopu sacensībās. Daži saka, jāpamēģina, kā ir. Pirmo reizi es to daru. Mūsu šī vakara šova daļas, manuprāt, viena no interesantākajiem elementiem bija tieši velotriālisti. Jā, velotriālistus uzaicinājām, viņi mums laipni neatteica un piedalījās šajā pasākumā. Tas, protams, izklaidē cilvēkus un parāda arī, ko tad jaunieši mums spēja Latvijā. Un pats interesantākais, ka šie nav tā kā teikt no galvaspilsētas atvesti tie vietējie Ugāles jaunieši. Tiešām prieks, ka tādi veikli puikas mums te ir. Par tām dzērumu brillēm jau, kā saka, un par auto apgāšanos mēs esam jau redzējuši, ka tas iet uz urā visur. Jā, mums tik tiešām prieks, ka cilvēki grib pamēģināt tīpaši auto apgāšanās stendu, kur nav jau svarīgi tā apgriešanās riņķī. Pats galvenais ir, kā tu proti izkļūt no šīs mašīnas, ja iespējams ir notikusi avārija ārā. Cik ieinteresēti Ventspils transporta līdzekļu vadītāji ir iegūt šo bezmaksas tehnisko, konsultāciju? No cilvēku puses ir ļoti liela interese. Tas mums, protams, priecē. Mums mazliet sarūktina, ka mūsu ātrums nav tik liels, kā mēs varam citās vietās attīstīt, jo Ventspils pilsētā mums ir tehniskās apskates stacijas ar vienu līniju. Bet tāpatās mēs cenšamies, mums ir ļoti daudz darbinieki un strādājam maksimāli ātri, cik vien varam. Šobrīd uz 11. mums ir apkalpots gan apmēram 100 interesantu. Cilvēki patiesi grib zināt, kas ir ar to spēkratu, ar kuru viņi pārvietojas ikdienā. Cik gala rezultātā būs, to mēs uzzināsim kaut ko pēc tradīcijas, tas ap 1-2 naktī parasti ir. Bet šobrīd, kāds ir automobīļu parks Ventspils pusē? Automobīļi, kuriem ir slikts tehniskais stāvoklis, ir apmēram 85%, un tas atlikušie tie 15% ir tad tie automobīļi, kuri ir pietiekoši droši un kuriem nav konstatēti būtiski defekti. Ja mēs runājam, tad no šī 100 automobīļa arī 3 īpašnieki vēlējās iziet tehnisko apskatu. Tātad samaksāja nodokļus. Samaksāja gan nodokļus, gan samaksāja pa apskatu, un būtu tie īpašie, kuriem šī uzlīme veselu gadu būs piešķirta šādā pasākumā. Kādi ir tie populārākie defekti, vai tie visā Latvijā ir vienādi? Kopumā tie populārākie defekti visā Latvijā ir vienādi, bet ja mēs runājam par tā saucamajiem ļoti bīstamajiem defektiem, dēļ kā cilvēkam būtu pēc šī pasākuma jādodās un uzreiz jāsaremontē mašīna, tad šeit bija tāda viena mašīna, kurai, piemēram, pilnīgi šarnīrs bija jau izkritis ārā, un tad kratot automobili, šarnīrs iekrita iekšā, tā kā mēdz arī gadīties tāda automobīļa. Otrs automobīls atkal bija tāds, kuram pie degvielas sūkņa tecēja degviela tik daudz, ka gandrīz vai ir jātur spainīts apkaļ, lai tā degviela paliktu. Tā kā ir arī tādi diezgan bīstami defekti, un paši īpašnieki ir priecīgi, ka viņi to nebija pamanījuši, un mēs viņiem norādījām un pateicās mums par to, un priecīgi aizbraucā tik galā ar savu spēku, lai pēc tam varētu ceļu turpināt drošībā. Tālāk tehnisko apskašu nakts nākamā reize.
Tad tālāk mūsu ceļš ved uz Rīgu. Pēc nedēļas sestdienā esam Rīgā, 22. augustā. Gaidīsim autovadītājus no 6:00 vakarā. Līdz pirmiem gaidiem. Kas parasti strādāsim līdz pēdējiem klientam. Pagājušajā gadā strādājām gandrīz līdz 4. Iespējams, ka šogad, ja tā ir sestdienas nakts, nāksies pastrādāt vēl ilgāk. Ceram sasniegt kādu jaunu rekordu, 1000 un vairāk automašīnas izkontrolēt. Tad jau redzēsim, kā mums ies Rīgā. Bet ar to mūsu ceļš neapstājas. Pēc tam mēs dodamies uz tālo Latgali, teju vai tālāko punktu, Daugavpilu, un tur tehniskās apskates nakts notiks 28. augustā. Aiziet, viss. Ātrāk. Šeit. Jā. Man tas ir jāizdara. Jā. Jūs, vecās desas! Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Pēc 50 gadiem, var teikt, bez dažām dienām, 50 gadiem, Biķernieka trasē atkal jauna pirmizrāde, ja to mēs šo teātra terminoloģiju varētu attiecināt uz trases atjaunošanu. Aksena kungs, pirmkārt jau apsveicam, un otrkārt arī paldies par enerģisku darbību un to, ka šis process vismaz šobrīd tik tālu ir nokļūst. Jā, paldies. Mums arī ir liela svētki šodien. Liela svētki ir izdarīts. Liels darbs, trasē notikušas būtiskas pārmaiņas. Vecā, mīļā Biķernieku trase ir kļuvusi daudz mūsdienīgāk, piemērot mūsdienu sacīkšu automobīļiem. Un par to patiešām ir ļoti liels prieks. 750 metri pilnīgi jauna seguma ar pilnīgi jaunu asfaltu. Asfalts sen bija nepieciešams, īpaši šajā posmā. Bet gribu uzsvērt, ka ne jau tikai jauns asfalts ir uzklāts Biķerniekos. Trase ir pilnībā izmainījusies. Pie tam ne tikai šie 750 metri, bet arī praktiski visi līkumi trasē ir aprīkoti ar jaunām apmalēm, ar jauniem drošības žogiem, ar jaunām izskrejām, tiešām, kuras nobremzē automobīļus. Viss tas ir darīts ar mērķi palielināt sportistu drošību. Un palielinoties šai drošībai, palielinās arī ātrums trasē. Mēs jau dzirdējām, ka šodien sportisti novērtējuši, ka viņi kāds pāris sekundes ātrāk jau veic apli, nekā to varēja darīt iepriekš. Un daudz, kas ir izdarīts arī skatītāju drošībai. Ja agrāk skatītājos varēja ielidot ne tikai kaut kādas atlūzas vai šķēmas, bet pat varbūt kāds vesels motocikls vai ritenis, tad šobrīd ir visām starptautiskajām prasībām atbilstoši drošības žogi pie tribīnēm, un gan skatītāji, gan sportisti var justies tiešām droši. Interesanti arī tas, ka trase ir kļūsi stipri noslogota darba dienās un vikendos. Ja es te vienreiz gribēju nobildēt viņu, gatavu, kas saka, vēl neapbružātu, un nācās man tur diezgan meklēt kalendārā tur to vietiņu, kā lai tiek iekšā, tā ka neviena te nav. Jā, trases noslodze patiešām ir ļoti, ļoti liela. Mums ne tikai pa stundām, reizēm pa minūtēm nākas saplānot trases izmantošanu. Žēl, ka varbūt mazāk laika atliek velosipēdistiem, skrējējiem, skrituļotājiem pabūt trasē, bet mēs tāpēc arī savā mājaslapā regulāri norādām, kad trases ir brīva, kad ir aizņemta, ja, lai varētu visi par to zināt. Bet par šo lielo interesi par trasi mums patiešām ir liels prieks. Skrituļotāji un visādu riteņu minēja, kādā gadījumā tika pirmie ielaisti uzreiz pēc trases oficiālās atklāšanas. Tā kā es domāju, gods viņiem tika parādīts pietiekami. Tas bija patiešām arī ļoti simboliski, jo trase mums ir multifunkcionāla trase. Mēs strādājam visiem sporta veidiem, kam esam interesanti, un tā arī būs turpmāk. Šodien ir īpaši patīkami, ka trase tiek atklāta ar dzinteru apaļu sacensībām,
jo tieši pateicoties šiem vēsturisko sporta auto braucējiem, Volgu braucējiem, Žiguļu braucējiem, Formulu braucējiem, trase spēja pārdzīvot tos grūtos laikus, un tieši pateicoties viņiem mēs varējām pierādīt, ka trase ir nepieciešama, ir vajadzīga autosportam, un šodien nevelti viņi ir pirmie, kas izmēģina šo jauno trasi sacensībās. Biķerniekos atkal rūt motori, Biķerniekos atkal atgriezies lielais autosports. Pēc 50 gadiem ir veikts smuks izmaiņas trasē, būtisks drošības un kvalitātes. Asfalts jauns, kvalitīvs uzlikts vismaz 750 metros. Tātad ir iemesls visiem autosporta draugiem priecāties. Ceļbūves firmā Binders, es domāju, tāds tīri goda jautājums. Jā, protams, mēs esam ļoti lepni, kad arī šajā pazīstamajā trasē, kurā beidzot ir atgriezusies motoru rūkoņi, arī liela mūsu līdzdalība bijusi tieši šīs daļā no trases darbu veikšanā, kas saistīta ar drošību un kvalitātes uzlabošanu. Tātad 750 metros ir ielīts kaut kāds unikāls asfalts no starta un ieskaitot Elkoņu līkumu. Bišķīt vairāk par to asfaltu. Nu, ja teiksim, tehnoloģijā varbūt īpašas know-how nav bijušas, jā, vienīgais bija nodrošināt vienlaidu ieklāšanu vienā tvērienā, ko mēs arī veicām, jo mums ir pietiekoši tehniskie resursi. Jā, teiksim, šī gadījumā mēs strādājam ar vienlaicīgi 4 klājējiem. Tas bija tāds sasprindzināts darbs, kuram faktiski bija ļoti ilgs gatavošanās periods nekā varbūt tieši tā paša realizācija laika ziņā. Asfalts sastāvs ir pavisam atšķirīgs nekā uz parastiem autoceļiem. Šeit ir polimēra modificēts bitumens un dažādas citas piedevas, kas nodrošina šo te asfaltu izturību pret lielajām pārslodzēm, it sevišķi līkumos un taisnēs. Kā jau es teicu, gribās atzīmēt mūsu sadarbības partnerus, un šī gadījumā, protams, ka mums bija daudz jauna. Pirmo reizi mēs realizējam šādu specifisku projektu un daudz mācījāmies, un mums daudz palīdzēja tieši Austrijas kompānija tieši šo drošības kerbu, jeb drošības barjeru izbūvē. Apmaļu, jā, izbūvē, kuri savu pieredzi ir ieguvuši jau sen, viņi ir certificēti, un šeit varēja izmantot tikai certificētas un atzītas konstrukcijas. Nu, vien gribu pateikt, ka daudz no šiem te materiāliem ir arī vienā no pēdējām pirmās formulas trasēm Sočos, kas ir pielietot. Es domāju, to darbu, kas paveikts biķernieku trasē, ir grūti pārvērtēt. Tomēr speciālistu viedoklis, kā saka, komisāru viedoklis, Lafa viedoklis, varbūt tomēr ir pamanīts kaut kādas lietiņas, ko gribētu redzēties savādāk. Es varu teikt to, ka es piedalījos pirmo biķernieku trasi, kad taisīju koks zaļējam un zarus kurinājām, dedzinājām. Jā. Jāsaka to, ka paldies Dievam, kad trasi pieder valstī un CSDD, tas ir pirmkārt. Otrkārt to, kad ir atrasts līdzekļi, lai varētu trasi rekonstruēt. Un jāsaka tikai to, lai CSDD viss izdodas. Tā kvalitāte, drošības pakāpe, kas šeit redzam, atbilst šajā prasībā? Jā, pie Ozola tas, kas ir redzams, tas ir atbilst. Šodien mēs nedrīkstam nepiesaukt vēl Kiops kungu, kur vadībā pirms 50 gadiem tapa šī trasa. Jā, kopā ar Kiopu arī tika strādāts. Man gan bija kaut kādi gadi 12, bet kaut ko es arī darīju tajā reizē. Es savos 7 gados pirmoreiz ierados uz mačiem jaunajā trasē biķerniekos, bet pirms tam jau bija apmeklēts pulka un daudz mežparks. Jā, viss jau sākās mežparkā, Dzintara aplis. Bet katrā ziņā tas, kas ir panākts šobrīd biķerniekos, tas ir tas, kas ir radījis iespēju, ka nākošo gadu ir plānots pasaules čempionāts biķerniekos, ko bija grūti pat iedomāties. Tas būs tikai rallycross, bet ka biķerniekos būs pasaules mēroga sacensības, bija grūti domāt. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu.
Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūst neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Grants ceļu virsmas dubultā apstrāde. Tad iegūstam melno segumu, vai tā ir panacēja, vai tā ir nākotne Latvijas lauku ceļiem. Kas tas īsti ir? Tas ir atvieglotais melnais segums, kas praktiski risina putekļa problēmu un nedaudz uzlabo ceļa, teiksim, braukšanas kvalitāti un samazina, teiksim, grants ceļu uzturēšanas izdevumus. Pa priekšu jau tas grants ceļš vienalga ir jāuztais līdzenis, tā kā tur tāpat uz plika grants ceļu vienkārši uzbērt laikam nevar. Ne, jābūt grants ceļam. Ja? Ko nozīmē pliks grants ceļš? Ja grants ceļam ir grāvji, caurtekas, ūdens atvadīšana ir teiksim, normālā līmenī, tad var likt uz tā gatavā plika. Ja? Viņš nav obligāti jāgrēderē vai jāber vēl šķembas visu, kā tas ir redzēts. Pirms virsmas likšanas noteikti viņš ir jāsagatavo, jānogrēderē, bet grants ceļi jāgrēderē regulāri. Diemžēl tam pietrūkst līdzekļus, lai to darītu regulāri. Un, protams, mums arī jautājums, grants ceļi ir stipri nolietoti. Ja? Viņi nav remontēti pēdējos, ja tā ilgi runāt, 20 gadus vismaz. Praktiski iznāk tā, ja mēs gribam viņiem veikt virsmas dubulto apstrādi, tad pa priekšu viņi jāsaremontē, un tikai tad viņiem var likt visu šo dubulto virsmu. Viņam jāveic tā saucamais vidējais periodiskais remonts, ne jau kapitāli jāremontē viņš. Protams, ja viņi pārbūvē, tad var pārbūvēt pa asfalta ceļu. Un pati dubultā virsma, tad tie ir 2 slāņi emulsijas ar akmentiņiem. Dubultā virsma konkrēti ir 2 slāņi. Ja. Varbūt vienkārtas virsma, varbūt 3 kārtas virsma. Un, protams, ka šai virsmai ik pēc kaut kāda perioda, teiksim, 5-6 gadi, būtu jāliek atkal viena kārta, un tad attiecīgi tās būs 3 kārtas, 4, 5 un tā ar laiku ilgāk. Plusi un mīnusi. Ja es saprotu, plusi ir tas, ka cilvēkiem uzlabojas dzīves kvalitāte, nav putekļi. Mīnus ir tas, kad ir, zinām, tonāžas ierobežojums. Es tur mīnusus neredzu, jo tonāžas ierobežojumi tāpat ir uz grants ceļiem. Ja, tā kā vienkārši mēs redzot, ka tas ceļš ir melns, varbūt mēģinām viņus slogot stiprāk. Ja, to gan jānovēro, jo šīs ceļš viņš nav domāts masveida smago mašīnu braukšanā. Vai tad tiešām nav tonāžas ierobežojums? Nē, ja tur izbrauks viens meža vedējs, teiksim, pa dienu vai 2-3 pa dienu, nekas jau ar ceļu nenotiks. Ja tā kustība būs stundā 5, tas ceļš ir apdraudēts, tad jāierobežo tonāžu. Iepriekšējos gados pamatā Latgales pusē notikās dubultās virsmas apstrādes. Šobrīd jau apstāties uz kartu, mēs redzam, ka ir pat netālu no Rīgas pie Ķekavas viens, ir jau Dobele, Zemgale, kur zem nāk klāt? Tas tā ir. Mēs savu līdzekļu ietvaros mēģinām gadā kaut kādus dažus kilometrus tādā veidā nomelnot, uzlabot cilvēkiem dzīvi. Ilzi jūs dzīvojat ceļa Viļāna, Gaigalā un Malā. Jau pāris gadu, kā jums ir šeit uzklāta dubultā virsma, tātad šis asfalta paveids. Vai jums, ja kāds piedāvā, teiksim, ka rītdien šeit apakaļ būtu atkal skaistais, baltais Latvijas putošais lielceļš? Nē, to gan negribētos, jo tad istabā putekļi vien bija un ar mašīnām braukt, tā bija katastrofa. Bet kādreiz varbūt pat velosipēdu iznāca pabraukt? Jā, bet tad bija ko just, brauc un viss tā vēl kraties. Kraties un nav ko elpot? Jā, jo arī greiders īstenībā ļoti reti gāja ceļš, bija šausmīgs. Tagad vismaz braucam kā cilvēki pa ceļu. Nav, ka pēkšņi satiksme palikusi daudz aktīvāk? Ļoti redzams. Tas ir kādreiz minimāli mašīnas brauca, tagad diezgan daudz. Un tā kā pagājušajā gadā remontēja arī Viļāni Rēzekne asfalts, tad lielākā daļa tikai par šito ceļu mašīnas pārvietojās, lai nestāvētu zem luksaforiem. Tātad putekļus vairs apakaļ negribat neredzēt? Nē, nemaz. Veronika, jūs noteikti jau visu mūžu nodzīvojis? Varbūt arī. Un ar velosipēdu tāpat gadi 10 braukus. Kā bija agrāk braukt, kā ir tagad? Tagad ir ļoti labi braukt. Kā bija agrāk? Agrāk bija Dubļu iela, mūsu iela, šitā. Un šitas te ceļš Viļāni, Gaigalā, viens milzīgs putekļu mākonis? Jā,
Jā, bija viens milzīgs putekļu mākonis, bija grants ceļš, dobains, nu, ar dobēm, jā, viss. Un tā, kad nebija putekļi, tā bija milzīgi dubļi. Jā, ja lietus paliet, tad jau bija ļoti lieli dubļi. Sakiet, ja kāds teikt, nu, varbūt asfaltu vajag vākt nost un lai tā kā smuki, skaists Latvijas baltais lielceļš. Nē. Tagad ir ļoti labi braukt. Ja ar riteni, ar mašīnu braukt, ir putekļi mazāk. Šādas ceļu virsmas dubultās apstrādes, kas novērš laukos putekļainību, uzlabo dzīves apstākļus. Kā jūs to skatāties? Kāds jūs vērtējums? Protams, ka tas ir ļoti labi. Cilvēki ir ļoti apmierināti, kuriem ir ābeļdārzi, ceļa malās, ogulāji, nav putekļu, arī lopi ganās, nav neput, viss ir normāli. Un pagalmi ir bez putekļiem un pavasaros, rudeņos bez dubļiem. Ļoti, ļoti labi. Ņemot vērā to, ka uz šādu ceļu diez vai asfaltu betona segumu jūs spētu panākt, tad šī ir praktiski vienīgā izdevība. Es tā domāju, ka jā, lētāk daudz sanāk un par to naudu var noklāt vēl dažus ceļa gabalus, nekā asfaltu betonu vai klātu. Jums vēl ir kaut kas, ko vēlētos ar šādu te dubulto virsmas apstrādi, kāds ceļš? Protams, gribētos visus pagasta ceļus, kuri mums ir 53 kilometri. Jā, un ar iedzīvotājiem parunājot, tas ir ļoti labi, jo mēs varam uz tuvāko ezeru, Lubāna ezers, tas mums ir aizbraukt bez putekļiem, izpeldies un brauc atpakaļ bez putekļiem, tīrs. Dzīve Leņģu pagastā ir būtiski mainījusies šo 2 gadu laikā pēc tam, kad ir uzlikta dubultā virsmas apstrāde. Satiksmes ziņā, protams, ievērojami labāk. Citādi jau diez vai kas te būtu mainījies, bet ceļš, protams, ir lielisks. Tagad jau vairs nav tāda putekļu un tās trepes, kas te bija vasarā, ka līdz pilsētai brauks, ir sajūta, ka te stikli izkritīs mašīnai. Ja te mašīnu plūsma nāk un tur greiderē, negreiderē 2-3 dienas un tā trepe ir atpakaļ un putekļi. Domāju, ka šis risinājums mums te paveicies, ka ir uzlikts un mēs vispār tā visi ir apmierināti. 10 kilometri jums ir, vai gribētu vēl? Bet, protams, jau uzlika bija uzreiz vēstule, tas ceļš iet tā kā pakavā un ka tā otrā puse arī grib, bet nezinu, cik būs ilgi jāgaida. Skatos, jūsu mājas priekšā un visriņķī skaists puķis, vai tās pēdējā laikā tik te augušas, arī tā, ka šeit vēl nebija melnā sega uz ceļa? Puķi šeit ir bijušas vienmēr. Arī tajos apstākļos. Kā tad tas viss te izskatījās? Es iedomāties nevaru. Viss bija balts no putekļiem, bet dzīvojām, mēģinājām. Laistījām? Jā, ļoti daudz. Tad šitas te melnā sega nāca tā kā svētība? Jā, tas ir viennozīmīgi. Daudz iznāk, ka kājām braukt ar velosipēdu? Gan ar kājām, gan skriet, gan ar velosipēdu un gan ar mašīnu. Un kāda ir atšķirība? Tagad ir burvīgi, ir ērti. Vai cerība, ka šie darbi varētu iet plašumā nākotnē un, teiksim, no tām runām, ka visi Latvijas ceļi brūk kopā, visi pa galam un pa grāns ceļiem vispār nav nekāda perspektīva, varbūt mēs tomēr kaut kādā periodā varam kaut ko saglabāt? Šie ir politiski jautājumi, tie nav autoceļu uzturētāji jautājumi, bet politiski, es domāju, agrī vai vēlu politiķiem vajadzēs pieņemt lēmumus par Latvijas ceļu nākotni, ko darīt ar tiem 70 000 kilometriem ceļu, kuri mums ir, vai atstājam visus, vai daļu rekultivējam, bet katrā ziņā es uzskatu, tur, kur brauc autobus, tur ceļam jābūt melnam. Es neticu, ka Latvijas budžets ļaus kādreiz visus autoceļus noasfaltēt, jo asfalta cenas ir krietni lielākas nekā šīs tehnoloģijas, tāpēc ka asfalts, lai viņš turētos, viņam vajadzīga ļoti nopietna apakškārta, kas sastāv no drenējošām slāņiem, teiksim, šķembu slāņiem, kas ir kārtām dārgākas pa pašu asfaltu. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.